Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa. Bet tur bija kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, Jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam: Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs, no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzē tam Dieva valstības. Nikodems saka viņam: Kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis, ir miesa, un kas no gara dzimis, ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Nikodēms atbildēja un viņam sacīja: Kā tas var notikt? Jēzus atbildēja un viņam sacīja: Tu esi Izraēla mācītājs un to nezini? Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam, ko zinām, un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsit, kad es jums stāstīšu par debesu lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Un kā Mūzus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Bet kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie Dievā darīti.
Pēc tam Jēzus un viņa mācekļi nogāja Jūdejas zemē. Tur viņš ar tiem kādu laiku uzkavējās un kristīja. Bet arī Jānis kristīja Ainonā, netālu no Salimas, jo tur bija daudz ūdens, un ļaudis gāja un likās kristīties, jo Jānis vēl nebija iemests cietumā. Tad izcēlās vārdu maiņa starp Jāņa mācekļiem un kādu jūdu par šķīstīšanos. Tie griezās pie Jāņa un sacīja viņam: Rabi, kas bija pie tevis viņpus Jordānas, par ko tu esi nodevis liecību? Tas lūk kristīja, un visi iet pie viņa. Jānis atbildēja: Cilvēks nekā nevar ņemt, ja tas viņam nav dots no debesīm. Jūs paši esat mani liecinieki, ka es esmu sacījis, es neesmu Kristus, bet esmu sūtīts viņa priekšā. Kam pieder līgava, tas ir līgavainis, bet līgavaiņa draugs, kas stāv un klausās viņa vārdos, no sirds priecājas par līgavaiņa balsi. Šis mans prieks nu ir piepildījies. Viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Kas nāk no augšienes, tas ir pār visiem. Kas ir no zemes, un viņa runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas ir pār visiem. Ko viņš skatījis un dzirdējis, par to viņš dod liecību, bet viņa liecību neviens nepieņem. Bet kas viņa liecību pieņēmis, tas ir apliecinājis, ka Dievs ir patiesīgs. Jo ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dieva vārdus, jo bez mēra viņš dod savu garu. Tēvs mīl dēlu un visu ir nodevis viņa rokā. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tās dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa.